lieliska brīvdiena, svētku brīvdiena. Tās laikā mēs apceļosim nedaudz Džakartu, apstītos, kur tas 6. spēlētājs īsti dzīvo. Čau! Dzīvo kafejnīcā? Mēs dzīvojam kafejnīcā. Ir jums atlaides kaut kāds? Nav atlaides, bet mums uznes augšā uz numuriņu. Tieši šeit arī tā ikdiena apgrozās, cik mums vajag mums ir. Un mazais balkoniņš. Kurš ir kļuvis par lielo balkoniņu, jo tur ir Latvijas karogs. Jā, lai visi zina, ka mēs tā esam. Super, kur vīrs tu? Augšā. Runcīts mierīgā murrā jau, jā? Nav ne kāds ūdens. Kafejnīca, baseins, numuriņš ir maziņš, bet mīlīgs. Jā. Cik tas izmaksāja? 300 eiro uz 11 dienām. No 10 ballēm, tāds stabils 8. Jā. Ļoti labi. Esat sveicināti mūsu miteklī. Nākam iekšā. Tad, kad mēs braucam kaut kādu lielāku kompāniju, pats primārais ir, lai būtu liela tā viesistaba. Un šajā braucienā baigi svarīgi bija arī, lai ir baseins. Ieraudzījām šito, un lai citi latvieši mums nenoceltu, tad mēs viņu uzreiz nobukojām. Pats svarīgākais ir? Pats svarīgākais ir, jā. Šī nav viskrūtākā. Tad kāpēc tu man rādi otrā šķiras guļam? Parādi man normāli, jā? Es nenoliešu, ka šitā ir pirmā diena, kad gultas tiek saklāts. Un šis ir balkons, kur neko neredz. Šitais izmaksājas 10 dienām 2800 eiro. Uz deguna sanāca nedaudz uz 400 eiro. Kas faktiski ir tas pats, kas būtu kaut kāda viesnīca. Paldies par iesēšanos mūsu miteklī. Tiekās spēlēt. 52. stāvs. Uzmaz lifta pogi 52. Es domāju par trepēm. Pirmais ir uzreiz peizāži, jā? Mūsu zeme! Un ir diamantiņa. Katariņa arī šeit ir novērojama. Labi. Cik izmaksā šitas? Diezgan lētas. Mums sanāca 450 eiro par 10 dienām. Uz 3? Jā. Tas ir madutiņš. Tā Vinetiņa izstāstīja, čaļi kaut ko minēja, ka šūpoja, tas ir no kā, no veļas mašīnas? Pirmajā vakarā, kad ievācāmies, izejot uz balkonu, džekiem uzreiz vajag uzpīpēt, un tā, bet šūpojās. Bet tagad neesam pieraduši, mēs nejūtam. Tas ir šitas tā kā kaut kādā kurortiņā. Veldi, jā, skaties, debesīs gandrīz nē, caur debesskrāpiem. Jā. Viss apskatījās, viss. Tā.